Sveicināti, dārgie raidījuma Kivī skatītāji! Esam sagaidījuši kārtējo piekdienu, kas nozīmē, ka jauna raidījuma Kivī epizode ir gaisā. Šodien ar jums kopā būšu es, Kārlis Rudolfs Kaktiņš, un kamēr mūsu kolēģe Ērika ir aizdevusies pelnītā atpūtā uz nedēļu, viņu aizvietos ilgadējā raidījuma Kivī veterāne, žurnāliste Baiba Runce. Es ilgus gadus biju veterāni. Patiesībā nē, no sākuma es nebiju veterāni. Tagad es varētu būt Kivī TV pensionāre Baiba Runce. Teikšu tagad tāpat, kā es teicu, pirms 15 gadiem, sveiciens Kivī skatītājiem. Kā tu jūties? Es jūtos ļoti labi, es jūtos ļoti satraucies nedaudz. Tad turpini justies labi. Es ceru, ka arī jūs jūtaties labi un apskatīsimies, ko tad mēs šodien redzēsim. Šodien raidījumā redzēsiet, kā ir būt audžumātei un vai šajā pienākumā ir kādi izaicinājumi. Kā izveidot pašam savu ziedu dārzu? Raidījuma Kivī komanda dodas uz Gamma apbalvošanas ceremoniju. Ielūkosimies kafijas grauzdētavas darbības aizkulisēs. Kā norisinās Popiela skolā un kāda nozīme ikdienā ir skolēnu līdzdalībai. Baiba, es tā saprotu, tu esi daudz veidojis sižetus tieši par auģu ģimenēm. Jā, kā tas ir? Viegli vai nē? Tas nav viegli, tāpēc, ka manā pieredzē, tā kā es strādāju šobrīd pētnieciskā žurnālistikas lauciņā, tie stāsti ir bijuši vairāk ar tādu negatīvismu piegaršu. Jo gadās arī tā, gadās visādi, bet es saprotu, ka šodien tas nav negatīvs stāsts. Tas ir iedvesmojošs stāsts. Pareizi? Pastāst vairāk. Tieši tā. Šodien stāsts par auģu mammu būs tiešām iedvesmojošs, tāpēc sāksim skatīties. Iepazīsimies ar viņu. Auģu ģimene ir laulātie vai persona, kuri uzņem savā ģimenē bez vecāku gādības palikušus bērnus un nodrošina viņiem aprūpi un uzraudzību. Līdz bērnam ir iespējams atgriezties savā bioloģiskajā ģimenē, bērns tiek adoptēts, viņam tiek iecelts aizbildnis vai viņš tiek ievietots bērnu aprūpes institūcijā. Gandrīz 59 gadus jaunā Gunta un viņas ģimene ir pieteikusi auģu ģimenes statusu un ar to nodarbojas jau 13 gadus. Es esmu Gunta Renniņa, esmu auģu mamma, esmu arī uzņēmēja, man ir neliels veikaliņš. Auģu mamma esmu jau 13 gadus. Es esmu tīrā angažniece, es esmu šeit dzimusi, augusi, visa bērnība un visa jaunība un tagad dzīvoju šeit. Guntas maisaimniecībā šobrīd ir 7 bērni, 6 auģu bērni un 1 adoptētā meita, kā arī 3 bioloģiskie, nu jau pieaugušie bērni. Taču, kā viņa pati saka, adopcija viņai nekad nav bijusi prioritāte. Es vispār neplānoju adoptēt, jo man jau ir 3 lieli pieauguši bērni, man 7 mazbērni ir jau pietiekoši liels vecums, bet tik ļoti es augu ar to bērniņu, kad es negribēju no viņas šķirties, un tāpēc es izlēmu, kad es viņu adoptēšu. Tas tā harmoniski nāca pats par sevi, es kā auģu mamma biju. Un tad paņēmu meitenīti, kuru es ļoti iemīlēju, un es nevēlējos no viņas šķirties. Viņa bija gadu pie manis, un viņa bija juridiski brīva un bija jādod adopcijai. Bet auģu ģimenē ir tā privilēģija, kad ir pirmā roka, ka tu vari bez rindas dabūt to bērniņu sev. Taču pats process nav tik ātrs. Tas var aizņemt pat vairākus mēnešus, jo, lai kļūtu gan par auģu ģimeni, gan varētu adoptēt bērnu, vispirms ir jāaiziet cauri dažādiem laikietilpīgiem procesiem. Vispirms tev jāaiziet ārsts, tur psihiatrs, narkologs, ģimenes ārsts. Tad tu ej uz bāriņtiesu, rakstīji iesniegumu. Tas bāriņties tev sūta pie psihologa. Tu to visu aiznes, kad to visu esi sakārtojis. Tad tu uzraksti iesniegumu, ka tu vēlies būt auģu ģimene. Tad viņi nolem, ka tevi sūtīs uz kursiem. Tad, kad izgājis esi kursus, tad atkal ir bāriņtiesas sēdē, kurā tad tev piešķir to statusu. Tas viss ilga kaut 4-5 mēneši. Tas nebija tik ātri. Tomēr nekādus kursus un apmācības nevar pielīdzināt tam, kā tas būs realitātē, jo katram bērnam ir savas rakstura iezīmes. Ļoti dažādi bērni. Ir hiperaktīvs, ir supermierīgs, cits raudulīgs, cits tur pilnīgi savādāk ir. Tāpat kā visi cilvēki ir visi dažādāki. Tomēr tas, ka tavs bioloģiskais bērniņš, viņš tev kaut cik tomēr tev ir līdzīgs, vai ne? Bet
tas pieņemtais bērniņš, viņš ir savādāks, viņš ir pie citiem vecākiem audzis. Iepriekšējā pieredze saviem bērniem, man likās, man 3 bērni, man jau pieredze, nekā nē, pilnīgi garām. Tas ir, savādāk. Taču, diemžēl, ik pa brīdim no citiem nākas dzirdēt arī negatīvus komentārus. Jā, ir reakcijas dažādas. Citi tā sajūsmās un ir priecīgi, ka tu to esi izdarījis, bet citi priekš kam visu pasauli jau tu neizglābsi. Kad es arī kļuvu par audžu ģimeni un ka man tiem bērniņi viens pēc otra nāca klāt, tad es jūtu tādu tos sānu skatienus, vienmēr tev īpašu uzmanību un tādu arī negatīvu. Man pat negribējās ārā iet staigāt ar maniem, jo man visi bērniņi tā kā no mazulīšiem uzaudzināti. Tā kā, man pat likās, ka tas ir kauns, ka tas ir kaut kas slikts. Bet tagad visi jau ir pieraduši, jau 13 gadi. Gunta saka, ka tie, kuri uzskata, ka viņiem tas ir pa spēkam, var izvērtēt iespēju kļūt par audžu ģimeni, taču tajā pat laikā ir jāapzinās fakts, ka tas nebūs vienkārši. Ja tas ir iespējams, to es ieteiktu citiem darīt, bet tas nav vienkārši. Tas nav vienkārši, kad tev ienāk bērniņš savādāks. Tev liekas, arī no sākuma bija tāda, visu tur maksimāli tam bērniņam tur dot, viņu lutināt. Bet tā nemaz nedrīkst, vai normāli, kā savus bērnus tu audzini. Šī pieredze man ir mainījusi, es esmu daudz iecietīgāka, saprotošāka un pieņemošāka palikusi. Galu galā, ja pēc kārtīgas apdomāšanās tu saproti, ka tev tas ir pa spēkam, no sākuma jāvēršas savā tuvākajā bāriņtiesā. Pirmais ir bāriņtiesa. Ja tev vispār interesē šis jautājums, ja tu aizdomājies, pirmais ir bāriņtiesa. Un tad bāriņtiesa arī visu izstāstīs, kas ir jādara, visu pa punktiņiem. Nekas tas sarežģīti nav. Kristiāns Ločmelis, Renāta Meldere, raidījums Kivī. Ļoti jauki, manuprāt. Es domāju, šādi cilvēki ir pelnījuši visus ziedus uz pasaules. Visus ziedus. Tīpaši māmiņu dienās. Bet kā ir ar tev pašu? Es ceru, ka tu pirmkārt dāvini ziedus māmiņu dienās vai jebkurās citās dienās, sievietēm, meitenēm. Es dāvinu mammai vārda dienā, es dāvinu dzimšanas dienā. Māmiņu dienā, protams, blakus no rīta pagatavotām pankūkām. Bet vai tu tos ziedus iegādājies pats? Vai tu viņus izaudzēji pats varbūt? Zinies, ar audzēšanu vēl neesmu aizrāvies. Es neesmu tāds dārznieka tips. Es iegādājos ziedu bāzē. Varbūt ir laiks iedvesmoties, nedaudz kaut ko pamācīties. Skatāmies. Ir jau pienācis mārts, un pavasaris ir ne tikai visas ziedošais un plaukstošais gada laiks, bet arī dārzeņa un ziedu sēšanas un audzēšanas laiks. Un tieši tādēļ šodien raidījums Kivī ir ieradies pie Elīnas, kas ir uzņēmuma Tava dārzniece saimniece. Sveiciens pavasarī un paldies par šo lielisko iespēju, kad jauniešiem es varēšu parādīt interesantu tehnoloģiju, kā tad mēs varam sēt vasaras ziedus un ne tikai. Šodien es jums parādīšu, kā mēs sēsim vasaras ziedus, veidojot augsnes kubus ar augsnes presi. Tas ir Latvijā tikko ienācis dārza instruments un ļoti draudzīgs apkārtējai videi un ļoti ērti un ātri mēs to izdarīsim. Darba procesā mums būs nepieciešams sēklas, augsnes prese, ūdens, augsne un stingrāka paplāte, kur tad mēs izkārtosim augsnes kubus. Sāksim? Jā. Ja? Tad man jau te mazliet ir sagatavota augsne, jo ikdienā es jau esmu sākus mazliet veikt sēšanas darbus. Tad sāksim ar to, ka mēs sajauksim augsni. Šis ir Latvijas ģimenes uzņēmuma Premium Potting Mix augsne, kas ir jau sagatavots viss sēšanai. To tu droši beļ iekšā kastē. Un es tad pievienošu ūdeni, jo, lai būtu veiksmīgs rezultāts augsnes kubiem, tad nepieciešams mitrums, lai saturētos šie te kubi. Nesen internetā bija izlasījusi, ka cilvēkam pieskaroties pie augsnes, kas ir ļoti dabīga ar visādām minerālu vielām, izstrādājas serotonīns, kas ir tā kā laimes hormons. Vai tu domā, ka tā ir taisnība? Noteikti. Tu redzi, cik es vienmēr priecīga. Tieši tā, jo es uzskatu, ka dārzs ir viena no labākajām terapijām. Un pētījumi ir pierādījuši tie, kas mīl dārzu un strādā dārzā, tie arī dzīvo ilgāk.
Tā kā? Jā. Tā kā, protams. Vai kļūt visiem par dārzniekiem? Jā, tieši tā. Pēc laimes hormonu iegūšanas, jeb augsnes samaisīšanas, sākas aizraujošākais process. Elīna iemāca, kā veidot augsnes kubus ar presi, kas ir daudz ērtāka un efektīvāka lietošanā nekā klasiskā un tik pierastā stādīšana podiņos. Augsnes esam sagatavojuši. Jā, ir pietiekams mitrums, jo jābūt mazai tādai ūdens tērcītei. Tad mēs ņemam stingru paplāti, kur tad mēs izkārtosim augsnes kubus. Ņemsim mēs lielākos augsnes kubus, jo mājsaimniecībām nav nepieciešams ļoti sīkas, jo šie te augsnes kubus, ko mēs izveidosim, tad, kad augi būs gatavi, viņus uzreiz pa taisno mēs stādīsim arī ārā. Kad es paņemu ērti rokā šo te augsnes presi, ielieku šajā kastē, labāk, lai tā kaste pēc iespējas lielāk iepresēju, un tad ar rokām šādu te nepieciešamo daudzumu vēl salieku iekšā. Tāpēc ļoti svarīgi, lai mēs šo augsni tā blīvi sapildam. Un tad es daru tā viens, un viņš tā kā paliek, un vēl vienreiz piespiedīs. Un vēl vienreiz piespiedīs, un cel uz augšu. Pēc tā, kad Elīna visu ātri un viegli paskaidroja, ir saprotams, ka tas nav nemaz tik sarežģīti, kā var šķist. Tādēļ visus atlikušos darbus es spēju veikt viena pati, un pārliecība, ka dārza darbi ir ļoti vienkārši pat tiem, kuri iepriekš ar to nav saskārušies, pastiprinās. Nu, lūk, un šādi te augsnes saprasēti kubiņi, viņi ir stingri, un tad, kad izveidojās sakņu sistēma, tad šie kubi paliek vēl stingrāk. Viņus var laistīt trauka apakšā, un arī ar ūdens pulverizatoru var apsmidzināt. Un diezgan ātri mēs nonācām arī pie svarīgākā – sēklām. Šī te gaura, ko mēs šobrīd sējam, viņa var pārziemot, bet viņa skaitās mūsu laikapstākļiem tā kā viengadīgā. Un tad vienkārši mazliet uzlieku augstu un aizpildu šo te tukšo vidiņu, un tad jau ceram uz labiem rezultātiem. Un uz skaistu dārzu. Stādus lieku plauktos, tad, kad sēkliņas izdīgs, tad slēgšu iekšā LED lampas, un stādus es stādīšu ārā, tad, kad beigsies pēdējās salnas. Nu, audziet. Kivī, audziet. Nu, ar nepacietību gaidīsim vasaru, kad daba mūs sāks priecēt ar ziedu skaistumu. Unda Streļča, Līva Esteri Zondaka, raidījums Kivī. Tā, nu, lūk, Kārli, tad tu izaudzē ziedus, ja? Tas ir step one. Jā. Tad nākamais solis ir, tu ar tiem ziediem dodies uz kādu pasākumu. Jā. Un viens no pasākumiem, tu gan esi jau to pasākumu nokavējis, bet tev būs lieliska iespēja paskatīties, kas tur notika. Bija marta sākumā mūzikas balvu pasniegšanas ceremonija Gamma. Esi ko dzirdējis par tādu? Esmu gan dzirdējis. Man šķiet, ka cilvēki pamanīja, tas notika arēnā Rīga. Es atvainojos par jaunā nosaukuma nezināšanu. Jums jāuztais par to vispār, jūs sižets par to jauno nosaukumu. Vispār paldies par jāpaskatās, cik vispār rīdzinieku un cik studenti vispār zina, kā šis nosaukums ir jāizrunā. Bet mums ir vismaz jāsaka Gamma, mums nav par arēnu. Nē, varbūt mūziķiem tajā balvošanas ceremonijā bija ko teikt par to. Skatāmies. Aizvadītajā nedēļā noslēgusies jaunā mūzikas balvas Gamma apbalvošanas ceremonija. Šis pasākums ieguvis diezgan veiksmīgu sabiedrības atsaucību. Tomēr, kā tas izskatījās aiz televīzijas ekrāniem? Esam ieradušies balvu pasniegšanas Gamma ceremonijā, lai noskaidrotu, kā šovakar jūtās tās apmeklētāji. Kādas sajūtas šajā vakarā? Es domāju, Kur jūs ņemat iedvesmu jūsu starpiem? Kaut ko, kas ir ērti, kaut kas, kur tu jūties labi un var dejot galvenais, ka var piecelties un atbalstīt to, kas uzstājas. Un lai pašiem patīk arī, kā izskatās. Kādi ir mērķi varbūt šim gadam tieši mūzikas industrijā? Turpināt, radīt arvien vairāk. Un atgriezties ar 2 nominācijām jau. Kāds bija tavs inspiration šīs dienas outfitam? Es neesmu nekur publiski vilkusi svārkus, un man liekas, kaut kas būtu interesants tieši šajā pasākumā. Un, jā, klasiski, bet radoši. Ko no tevis personīgi var sagaidīt šajā gadā mūzikas industrijā? Es domāju, ka mani fani no manis šogad var sagaidīt vēl lielāku progresu, izaugsmi un dāvanas. Ja es esmu izdevusi kaut ko vienu, tad vienā reizē būs kaut kas vairāk. Ko tu sagaidi no šī vakara? Labu vakaru. Un kādi ir tavi mērķi šim gadam?
Būt laimīgam. Tu esi suņu vai kaķu cilvēks? Kaķu cilvēks, 100%. Kāpēc kaķu? Viņi vienkārši ir stilīgāki. Kā tu šovakar jūties? Ļoti labi. Man būs ļoti satraucošs un tāds priecīgs notikums, jo es atkal būšu ar savu ļoti mīļu cilvēku Interbūsols skatuves kopā. Kā tu iedvesmojies šīs dienas outfitam? Man patīk, ka jābūt ar smilšu krāsā vēlams. Paldies Muciņu studio. Kas ir tava stila iedvesma? Sākumā es noteikti to pārliecību guvu, kad vairāk Billie Eilish parādījās, ka sievietes sāk justies ērtāk tādās platākās drēbēs, jo pirms tam es jutos tā nedroši par to situāciju. Sākums nāca no viņas, un tad jau tas pārējais ir kaut kā kombinēts. Kas no jums ir sagaidāms šajā gadā mūzikas industrijā? Dzelzs, pavisam drīz būs jauna dziesma. Es neteikšu kāda, kur kas, bet šajā pat mēnesī. Un mēs dodamies pretī savai jaunajai platē. Un ko jūs varbūt ieteiktu jaunajiem mūziķiem? Esiet jūs paši. Tajā brīdī, kad jūs sevi atradīsiet, jūs būsiet noticis mākslinieks. Ko tu sagaidi no šī vakara? Ir kaut kas specifisks? Ļoti ceru, ka būs brīnišķīgs pasākums, kas izdosies un varēs turpināties arī citus gadus. Tu esi suņu vai kaķu cilvēks? Ļoti svarīgs. Es esmu suņu cilvēks. Kas ir tavs lielākais mērķis šogad tieši mūzikas industrijā? Skatāties! Kāda bija jūsu iedvesma jūsu šīs dienas outfitiem? Šoreiz izvēlējāmies mūsu vectēvu kāzu uzvalkus, mazliet piešavām citādāk. Ikdienā arī ir tārpiem koncepts, vai tas tikai svinīgos pasākumos? Mēs vairāk īstenībā cenšamies ģērbties tā, kā mums patīk. Un varam viens otram ieteikt, tas tev izskatās labi, citreiz pat nopirkt otram kaut kādu labu jaku, ja tā varētu izskatīties labi. Un īstenībā mēs arī diezgan precīzi trāpam. Mums šis gads tiešām būs fun. Drīz jau laidīsim klajā albumu. Noslēgsim gadu ar brīnišķīgu koncertu šeit pat arēnā. Kā jūs jūtaties šovakar? Patīkami, ļoti jauki sanāk kopā visiem un svinēt šos mūzikas svētkus. Ko jūs sagaidat no šī vakara? Svētku sajūtu, kas mums jau ir. Noteikti redzēt visus māksliniekus, kas uzstāsies, kāda būs skatuve, kā vispār tas viss notiks. Tikai un vienīgi labas emocijas. Kā jūs ikdienā atpūšaties, uzlādējat sevi? Nu, cik vien var kustamies. Jānis kustās arvien vairāk un arvien tālāk. Jā, es skrienu gandrīz katru otro dienu. Kāda ir jūsu plāni, mērķi šogad? Ir doma atpūsties, jo mums pagājušais gads bija ļoti darbīgs un ražīgs. Mums bija 2 albumi, arēnas koncerts un Ziemassvētku tūri. Es domāju, mēs esam pelnījuši bišķiņu padarīt citas lietas, dārzā pastrādāt. Kā tu jūties pēc balvas saņemšanas? Prieks saņemt novērtējumu no mūzikas industrijas ekspertiem, kas tiešām orientējās šajā jomā un droši vien paši arī dara kaut ko šajā jomā. Ko tu ieteiktu varbūt jaunajiem mūziķiem? Pēc iespējas ātrāk definēt, kas tu vēlies būt kā mūziķis un kādā žanrā vēlies strādāt. Jo tu ātrāk zināsi pats, kas tu esi, jo tu ātrāk spēsi to nogādāt arī auditorijai kā mākslinieks. Kā tu atpūties ārpus mūzikas? Daudz pastaigājos, sportoju, balītes. Kādreiz kaut kur, kāds pie uguns, kur paspēcina, pasēdēt, padziedāt. Ko tu pats ikdienā klausies? Man ir pilnīgs rosols. Klausos no klasiskās mūzikas līdz hip-hop žanram. Kāds tev vispār sajūtas par šo vakaru? Absolūti pozitīvs, un tas ir jauns sākums, jauna ēra. Tā kā apsveicam, un lai ir garš mūžs. Sižetu veidoja Beāte Roga, Dana Daniela Hračaņika, Viktorija Gaile, raidījums Kivī. Jā, strādājot mūzikas industrijā, kas ir tas stresains darbs, noteikti ir vajadzīgs možums. Un viens no populārākajiem možuma uzturēšanas līdzekļiem pasaulē ir kafija. Vai tu dzer kafiju? Un tu? Es nē. Man slikti paliek no kofeīna. Tad es teikšu tā, ka man šķiet, ka tu vēl nedzer kafiju. Jo, ja tu saki, ka mūzikā ir svarīgi dzert kafiju, tad es teikšu, ka žurnālistikā mēs brīžiem dzīvojam uz kafijas. Tiešām tā arī ir, jā. Jā. Kafijas pupiņas izaudzē un tad eksportē un sagrauzdē. Palūkosimies kafijas grauzdētavas aizkulisēs. Mēs esam ieradušies klusajā Rīgas centrā, kur tepat Miera ielā tiek grauzdēta kafija. Aprunāsimies ar kafijas grauzdētāju un, cerams, arī kaut ko pagaršosim. Aiziet! Tas mūsu kafijas stāsts ir meklējams jau, teiksim, tie paši pirmsākumi 2006. gadā. Tātad mēs sākām ar iekārtām, paralēli, protams, mēs apbražājāmies arī kafijas pusē, dažādi kafijas piegādātāji un tā tālāk. Un tātad mums bija šie itāļu piegādātāji uz tradicionālām iekārtām, mums bija Šveices piegādātāji uz automatizētām iekārtām, kas ir
brīnišķīgi risinājumi attiecīgos biznesa segmentos, kas ir nepieciešams. Un tas trūkstošais elements vienā brīdī bija, mēs jau tā kā diezgan ātri sapratām, ka mēs kaut kad gribētu sākt paši grauzdēt kafiju. Un vienā brīdī jau tu saproti, ka tās zināšanas kafijas industrijā ir pietiekami daudz savāktas, un mēs varam sākt domāt par savas ražotnes veidošanu. Un 2015. gadā mēs sākām oficiāli kafijas ražošanu šeit Miera ielā. Tā visa ražošana sākās šeit, tad respektīvi mēs paņemam kafiju, aizvākam viņu uz attiecīgi grauzdēšanu. Tur attiecīgi pēc receptes, vai tā ir, nezinu, varbūt specifiska recepte izveidota, vai tas ir varbūt single origin grauzdējums. Viņš tiek iebērts iekšā konteinerā, mēs viņu saucam par loru, un attiecīgi iekārta pati ar vakuuma palīdzību uzsūta šo zaļo kafiju augšā uz konteineru, kur šī kafija tiek uzglabāta. Kafija tiek iemest iekšā grauzdējumā iekārtā, sauksim viņu par mucu, kurā iekšā ir lāpstas, kuras šo kafiju visu laiku maisa, vienmērīgi nograuzdējās. Ja mēs viņu nemaisītu, apakšējās pupas apdegtu, augšējās pupas vispār neizceptos. Un ar karstā gaisa palīdzību mēs attiecīgi šo kafiju nograuzdējam. Pēc grauzdējuma pakāpes, kādu mēs vēlamies sasniegt, ja tas ir gaišāks grauzdējums, tad mēs izmantosim filtru kafijā, ja tas ir tumšās grauzdējums, mēs izmantosim kafijas automātos. Nākamais solis, ko mēs darām, mēs tagad būvējam jaunu, modernu kafijas ražošanu, kura mums dos iespēju nokļūt arī lielveikalos, lai mēs vienkārši nespējam viņu saražot. Tev ir zināšanu daudzums un pieredze kafijas industrijā. Un tikai tad, kad tu sāc jau grauzdēt kafiju, tu saproti, ok, man pietiek tehniskā informācija, lai sagrauzdētu šo te kafiju, man pietrūkst emocionālā informācija par kafiju, kā viņa aug. Es personīgi esmu bijis kaut kādos apmēram 14 kafijas augšanas reģionos, dažādos kontinentos, iespaidoties par to, kā šī te kafija aug. Un kafijas koki ir pilna šīm te krellēm sarkanajām, tad nosēts zars ar simtiem ogu, ir vienkārši fantastiski. Ir tāds kafijas augšanas reģions kā Jemen. Atradām šo te fermeri, kurš ir radījis šedevru, salīdzinoši pret šo te iepriekšējo pieredzi Jemenas kafijām, un mēs ļoti labprāt pērkam. Mūsu darbs ir, lai cilvēkiem dotu maksimāli daudz iespēju iepazīt kafiju. Gaidīsim jaunas garšas. Tas ir nebeidzams ceļojums, kas katram ir favorīts. Kristaps Dilēvičs, Signe Lapiņa, speciāli raidījumam Kivī. Paldies Rocket Bean par stāstu. Un viņi arī ir devuši mums iespēju aizvadīt konkursiņu šonedēļ. Konkursiņš! Tātad jums ir iespēja laimēt dāvaniņas no Rocket Bean. Viss, kas jums ir jāizdara, ir jāpiesako Kivī Instagram kontam, Rocket Bean Instagram kontam, un jums ir jāieraksta komentārā. Kas viņiem jāieraksta komentārā? Jums ir jāieraksta komentārā fiziski vietu, kur jūs vislabprātāk vēlētos baudīt kafiju. Un, piemēram, kāpēc gan, lai tā vieta nebūtu Popiela? Tu aizies uz Popielu ar savu kafiju. Vispār notiek taču vēl Popielas. Kaut kādu stāstiņu iedot, ne? Bet Popielas taču vēl notiek, vai ne? Popielas vēl notiek. Jo es Popielas atceros no savas bērnības, un man tā šķiet kaut kāda ļoti laba lieta. Tas vēl lielāks pagodinājums ir pēc skolas absolvēšanas, ka tevi uzaicina uz žūriju. Es neesmu uzaicināta žūriju. Es gan esmu. Uzaiciniet man arī žūriju. Uzaiciniet, lūdzu, kontaktējieties. Bet labi, skatīsimies, kas ir bijis žūrijā šajā konkrētajā Popielā, kur tavu kolēģi viesojās. Kad mūzika skan un skatuve iemirdzas, dzimst mirkļi, kas paliek sirdī uz mūžu. Šodien esam Jūrmalas valsts ģimnāzijā, lai iepazītos ar skolas Popielu tradīciju, tās nozīmi un dalībnieku piedzīvoto pasākumā. Cik ilgi es strādāju skolā, vēl pat teikt, varbūt labāk neminēt. Bet Popielu es atceros no šajā skolā, es biju pār 20 gadu noteikti Popielu, kad sākās. Tas ir ļoti sen. Tas nav ne mācību process, ne kaut kāda saistīts ar mācību sasniegumiem, bet tā pašā laikā visi ļoti to uztver nopietni šajā skolā un arī ļoti gatavojas un pārdzīvo.
īstenībā tas ir mācību process, jo te ir viss kopā - dizains un tehnoloģijas, mūzika, vizuālā māksla, un pilnīgi viss, ja, horeogrāfija, deja, klases sadarbība, nu, man liekas, tas ir tāds. Kāpēc? Es katru gadu piedalos, cenšos piedalīties. Es domāju, tas ir tā noderīgi, tāpēc, ka tas saliedē visu klasi un mēs esam vairāk vienotāki. Jā, noteikti klases saliedēšana, un tad ir skolāniem, uz ko skatīties tālāk kaut kas jautrs. Ļoti forši priekšnesumi un man ļoti patīk. Atpūta ir nepieciešama, un šis pasākums, man liekas, ir tāds kā pašizpausmes, kur viņi tomēr kā klase sajiet kopā un domā, ko mēs varam parādīt pārējiem šādā caur savu jautrumu, savu kreativitāti un caur šiem faktoriem. Es katru gadu uzdodu sev jautājumu, tad, kad es ieju zālē un redzu visus tos piepūšamos madračus, tačkas uz skatos. Es uzdodu sev jautājumu, tā kā kam man un šai skolai to vajag. Bet tā, kad redz to prieku un tie tā apbalvošana un tie priekšnesumi, tad kamēr cilvēkiem vajadzēs būt kopā un viņi gribēs kaut ko kopā radīt, tikmēr tas būs. Tiekamies Popielā 2026! Popiela. Tas ir vairāk nekā tikai skolas pasākums. Tas apvieno skolēnus radošā un aizraujošā veidā, ļaujot izpausties un atvilkt elpu no mācībām. Evelīna Kauķe, Laura Trautmane, Aleksa Volkova, raidījums Kivī. Tas arī šajā raidījumā viss. Ar jums kopā šodien biju es, Kārlis Rudolfs Kaktiņš. Es, Baiba Runce. No Latvijas Rādio atvērtiem failiem es arī noreklamēšu savu raidījumu. Droši, mēs te visi kolēģi. Nu, tad līdz nākamajai reizei. Saudzējiet sevi, pamazām apsveriet nomainīt ziemas riepas uz vasaras riepām. Es īstenībā nesteigtos ar šādu aicinājumu. Varbūt labāk tomēr sekosim līdz, ko Toms Bricis mums sola. Jo ir tikai marts, jā, mīļie cilvēki, atceramies, ka bieži vien vēl aprīlī ir sniegs. Labi, nemainam ziemas riepas. Un līdz nākamajai reizei. Čau, čau! Atā!